Pārliecinoši performants šajā spēlē. Kāds no spēlētājiem ir pazaudējis, tas ir Tānis Kumeļauskas. Arī uz zemgalā spēlē vārtu priekšā bīstam situācija un vārti! Kristaps Roļs ir tās, kurš gūst komandas pirmos vārtus šīs sezonas mājas spēlē. Skatīsimies ārkārtojumā, kā jums izdevās aktīva cīņa vārtu priekšā. Riedis. Spēlē Kaļķim, Kaļķis. Spēlē Vīto, labi iespēja Vīto, metiens un vārti! Realizēts skaits vairākums un Roberts Vītos būs otros vārds savai komandai. Šajā pilsētā Čivas. Labi, saglabā arī pie zilās līnijas. Ļaunovs spēcīgs metiens no zilās līnijas metiens un vārti! Aktīvi darbojās pie pretinieku vārtiem Daniels Andersons un rezultīgai piespēlēji. Pieskai klāt arī vārdu gumu 3-0. Publijus. Drib tālāks priekšu, arī pat Donāts Kumeļauskas izraid drib ārā. Riedis. Uz to pretinieku aizsardzības zonā labs uzbrukums var izveidoties metiens vārtiem. Tā arī notiek. Jāgalnieku 3. numurs. Oskars Nīvas Briedis gūs savus pirmos vārdus Zemgales kluba sastāvā. Kādam no spēlētājiem jāsaglabā Rīpa. Strādnieks saspēlēs ap Urmalu. Vēl bīkstam situācija metiens uz Petuļu sargātiem vārtiem. Rīpa joprojām nav 5-5, bet izdodās Kātim Gricīnskim Rīpu atgūt. Atkal kā bīkstam situācija vārti! Kevins Strādnieks kārtīgi nostrādā vārtu priekšā un gūs savai komandai 5. vārtus. Zemgalē nostāties pretinieku laukumā, cīņa projām turpinās. Vēl viens bīstams situācija un Kevins Strādnieks, dāmas un kungi, gūs savus otros vārdus. Ganīs 2 minūšu laikā un no jau panāk graujošos 6-0. Un teiksim tā, Strādnieks vārtu priekšā. Strādnieks, lās pieturību un neizdevās Purmalu līdz galam Rīpu savaldīt. Strādnieks. Urmalis. Spēcīgs metiens silās līnijas un Kevins Strādnieks. Dāmas un kungi, gūs hat-triku un arī Cepuris lido laukumā. Nu, acīm redzot, piesaucu Kevinam Strādniekam 3. vārdu gumu. Miris Daviņš gan tuvu bija, lai to izdarītu. Pagājušajā sezonas ap 2,1 tikšanās reizē. Un izpusē jau 3. trešdaļa. Lauskots metiens un vārti! Arī Ervel Enerģija komandā atklāja tikai 3. trešdaļā savu gūto vārdu kontu, un tas ir numur 25 Roberts Vorona, vienīgais latviešu spēlētājs. Cīņu joprojām turpinās Ļaunovs. Mēs vēl gar apmalī. Tas ir Šenovs. Šīs iegūst Rīpu savā aizsardzības zonā, bet neizdodās izdarīt Rīpu. Ārā no savas aizsardzības zonas labies ar Ļaunovu. Neatapus bīstams metiens un vārti! Antons Trastašēnovs gūs savai komandai 8. vārtus. 4 minūtes 49 sekundes jāspēlē līdz 3. trešdaļas beigām. Brīkmanis pēdējās sekundes un spēlē galā 8-1 ar šādu rezultātu beidzās pirmā mājas spēle šajā sezonā. Hokeja klubums Zemgale LBTU izcīna pārliecinošu uzvaru pret Elektrāna Ervel Enerģija komandu.